Jūs nomierināties, jūs tā kaut kā esat šodien uzvilkusies. Bet, ziniet, pēc jūsu iemidzinošās retorikas, tādas klusi zombējošas, man šķiet, ka bišķi emocijas ir labi. Bet ticiet man, sorosistu stilam es vēl neesmu tālu ticis, kādā veidā sorosistu zombē Latvijas sabiedrību. Ja mēs tik tālu tiksim, par soros mēs vēl parunāsim. Bet mēs, un parunāsim tūlīt, sapcīt. Piemēram, Streips, viņš sēž katru dienu un lamā Šlesaru, katru otro dienu, jo es esmu viņa oponents. Jūs varat pierādīt, ka viņš saņem no Soros naudu? Es atvainojos, bet ir tāds sunce, kas ļoti labi komunicē savā starpā. Es domāju, ka savā laikā Sarmīta Elerte, kas bija Sorosa fonda vadītāja, ja es nemaldos, viņa ļoti perfekti arī, kas saka, gatavoja daudzus žurnālistus. Pateicu vienu skaidru lietu. Es ceru, ka diena beidzot vismaz iestāsies stingri par ģimenes vērtībām un beigs propagandēt praidu. Un tas bija mans novēlējums Viesturam Kozjolam, jo diena ir bijusi daudzu gadu laikā praida un visu geju attiecību reklamētāji, propagandētāji un virzītāji. Jo runa nevis par neiecietību mūsu valstī, bet runa par to, kurš nodarbojas ar šo propagandu. Un mana pozīcija ir ārkārtīgi vienkārši. Es neesmu pret kaut ko. Džordžs Soros mani neietekmē, atšķirībā no citiem, kurus viņš finansē šeit Latvijā. Toreiz jūs runājat par Bet jūs saprāt, viņš ļoti ietekmē visus politiskos procesus, kas notiek? Es domāju, ka viņš ir ļoti ietekmē. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš piešķir gana lielus finansiālus resursus. Viņš ir, ja mēs apskatāmies, cik daudz viņš ir piešķīris, un jāsaka to, cepura no Sarmītai Elertei. Viņa ekscelenti izmanto Džordža Sorosa naudu, lai palielinātu savu ietekmi. Tad te visa, kas notiek Latvijā, vainīgi nav vietējie, bet